Koka mēbeles, ar rokām izšūti rokdarbi, dabiski bioloģiskie produkti, maize, cepta pēc senām receptēm. Droši vien jums radās iespējas, ka stāsts būs par novadpētniecības muzeju. Nekas tam līdzīgs. Tā visa ir reālā dzīve Latvijas nostūrī. Rugāju novads ir apveltīts ar bagātīgu dabu. Un starp novada viesmīlīgākajiem iedzīvotājiem ir daudzi sava amata meistari. Atpūtas parki, vietējais zooloģiskais dārzs, tīri ezeri. Tas viss un vēl vairāk sagaida jūs ierodoties Rugāju novadā. Naktī jums ir iespēja apmesties viesu ciematā ar pasakainu nosaukumu Rūķīši. No rīta nepalaidiet garām makšķerēšanu vietējā dīķī. Bet pēc sātīgām brokastīm jūs sagaida volejbola laukums, šūpoles, pirts un peldēšana. Ja jūs atbrauksiet kopā ar bērniem, tad arī viņiem būs, kur izklaidēties. Teritorijā ir iekārtots spēļu komplekss bērniem. Ja jums ir ieplānotas lielas svinības kārtas vai jubileja, tad noteikti izmantojiet grezno banketu zāli. Pat savvaļas dzīvnieki, kuri ir auguši brīvībā, dabiskā vidē nebaidās no cilvēkiem. No rokas var pabarot vietējos āļiņus. Tāda uzticēšanās ir liels retums. Iespējams, dzīvnieki cilvēkos saskata līdzību ar sevi, tādēļ nebaidās un neuzbrūk. Gluži otrādi, katrs šeit kļūst par vienas lielas ģimenes daļu. Ar entuziastu neatlaidību savākta senatnīgu lietu kolekcija, kuras senlatvieši izmantoja sadzīvē. Šeit sastopami vairāk nekā 5000 priekšmetu. Bez visa iepriekš uzskaitītā turistiem ir iespēja šeit pašiem izcept maizi un pagatavot sieru. Zemnieki no vietējām lauku saimniecībām labprāt turistiem izklāsta savas receptes.